Cik bīstamas ir seksuāli transmisīvās infekcijas, jeb STI? Seksuāli transmisīvas infekcijas ir tādas infekcijas, ko cilvēks var iegūst dzimuma kontakta ceļā. Piemēram, chlamīdiju infekcija, gonoreja, HIV, cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Šīs infekcijas var arī nedot nekādus simptomus, bet ja ilgstoši atrodas organismā, tas var izraisīt, piemēram, neauglību, kā chlamīdiju vai gonorejas infekcijas gadījumā, dzemdes kakla vēzi, cilvēka papilomas vīrusa infekcijas gadījumā un arī smagākas veselības problēmas HIV gadījumā. Riska grupā ir sievietes, kurām ir gadījuma sakari, īpaši, ja netiek lietots prezervatīvs. Un tādām pacientiem es ieteiktu pārbaudīties biežāk, piemēram, reiz 3 mēnešos. Ja tev ir konstatēta kāda no seksuāli transmisīvajām infekcijām, mēs darīsim visu, lai to izārstētu. Ja, piemēram, tiek konstatēta HIV infekcija vai cilvēka papilomas vīrusa infekcija, mēs darīsim visu, lai šo infekciju kontrolētu, lai tava dzīves kvalitāte nepasliktinās.